liekas, tas nebūtu tā īsti tīri, tāpēc mums sanāca ar vietējiem konflikts kolciniekiem, jo daži no aktieriem mēģināja tā kā runāt, tai viņu uzsistē. Un ļoti ātri atrāvāties. Jā, uzreiz teica, kas te notiek, tā kā vai ņirgājās, vai kas tur ir. Tas bija tā, ka mēs bijām 82 skaļnieki, kas vienkārši vietējiem runājoties. Jau ir tuvāk, droši tuvāk. Vietējiem runājoties mēģināja, ar kolciniekiem runājoties mēģināja tā kā, mēģināja runāt tā kā viņi runā. Tas ir tāda īpatnība mazliet, un vienā brīdī es puisi izvēlu telefonu un teicu, Mārtiņ, prāt, te ko darīt. Un viņiem tas ir nopietni. Brauc Mārtiņš un Arturs uzreiz pamoka, jo viņš ir šķirīgs bojāt savu seju, arī tā jāfilmējas. Viņš pamoka sev sen zinājā burvā. Jā, tā. Bet nē, bet mēs... Tas nav slavēšu, plakšķi. Bet pēc būtības mēs negribējām šo akcentu. Mēs gribējām filmu taisīt melnbaltu un arī bez nekādas sociālas atsauces un vispār tāds atsauksmes vietu vispār, jo filmu patiesībā nav ne par kolku, ne par ko citu. Viņai ir kaut par, vienkārši, lai cilvēki uzturētu mazliet tā kā atsešanāt no ikdienas, no visu tā, kas ir, nezinu, presē vai radio, vai ar ko vispār mēs ikdienā nodarbojamies. Jo tomēr viņa par tādu lietu kā par apturēt laiku, par to, ka laiks var būt dzīves, viņš var nedzīves, vai ne, un to jēgidot viņam tikai romantiskā mīlā. Un tādas pirmās emocijas arī bija, ka tā ir zērozona, no kuras neizraujās. Izraujās tikai, man šķiet, ka grūtniec līdz Ventspili izraujās, bet arī tās neizraujās. Tad es domāju, mums ir problēma Latvijā vai vispār, ja mēs domājam, ka šī filma varētu būt tikt uzņemta te jebkur. Portugālē, Teksasā, Latgalē, viņi jebkur varētu būt uzņemta. Es saprotu, ka Latvijā ir sūdīgi ar skolām, poliklinikām, vēl ar aptiekām ļoti slikti ir. Es lietu apmeklēju, bet varbūt jā. Prezervatīvi nav. Jā. Brīvi īsti mīlestība. Un, jā, par ko mēs runājam? Atbrauc brālis, es domāju, ka daudz domāju, atbrauc brālis kaut kādu sajā gradīsies, jo viņš bija izbraucis. Viņš kaut ko redzēja. Vairāk ko neģerietē viņš nebija redzējis. Nē, viss jau dzīves plāns ir, vienkārši, ka viņš nav bijis saistībā ar reālo situāciju, ka tas Gvido ir tik tālu visu izfantazējis un savas apsprātības dēļ neviena nav, kā saka, parunājies, un tāpēc viņš nonāk tie pirmā. Sakiet, lūdzu, vai bija grūti būt par šiem varoņiem? Tev. Bija tā, ka mēs pamatīgi mājas darbu veicām, jo mēs pirmkārt iepazināmies, otrkārt sadraudzējāmies un treškārt kļuvām par tādiem tā kā čomiem. Tas būtikās, tie ir kaut kā mazirbē. Mēs filmējam 2 vasaras senāk, un tas laiks, kad tu filmē un tas laiks, kad tu nefilmē, tā vai tā tie cilvēki ir apkārt, jo mēs esam viņu notikums. Tas tāpatās, kā mēs runājam ar kolēģi par to, kad Mākslas akadēmija kaut kur brauc kaut kur uzstāties, tad viņi notikums arī kaut kur. Bet tāpat arī mēs bijām notikums tajā kolkā, tajā mazirbē, un viņi tā kā mums tā kā līpa apkārt, un protams, ka tie tēli, vismaz mans tēls, viņš bija tā kā sublimēts, tā kā sintēģi no 4 reāliem džekiem. Un tas sāpīgākais bija tas, ka tas viens, tas nesošais tips, viņš vairāk nav starp, viņš ir aizgājis jau, jauns džeks vienkārši pirdik sadūra. Kolēģi arī, tā tas notiekās. Alkohols nekam. Kaut ko nesabēlīgi, bet tie dzīvi cilvēki, un tas tika vienā cilvēkā tā kā, es tikai par savu tēlu, es katram ir savs šeit. Tā kā pa īstā. Tāpēc arī varbūt tie dialogi, viss tas tā ļoti skrupulozi, tāpēc arī strādā. Tas nozīmē, teksti ar principā nebija rakstīti kaut kā iepriekš, vai tomēr viņi tika izveidoti? Protams, kad bija skelets, bija rāmis, bet ar ausis vaļā, acis arī, un tu meklē, tā saruna, kad tev zvana, kas tev zvana, un tā kā, kas tev sik nost, kaut kas blablabla, kamēr es atbraucu, kamēr tev būs nosisists, tā kā, tas ir reāli copy-paste, un tā sveiklā diena sāks ar to, ko tik ilgi bija, ka tik ātri atnāca. Tas, kā tā vispār var izdomāt, tas ir, tā ir tā kā, valoda, kas tur ir notiekās? Tev nebija problēma. Nē, man bija problēmas ar to, ka man šī filma ļoti uzrunāja. Un es tiešām nopietni gribu pateikt, ka Dievs dod, lai Latvija novērto poškus.
man uzrunāja, kā mākslinieks, režisors ir spējīgs apturēt laiku, kurā nekas nenotiek. Kurā cilvēki labi, ja divus vārdus var izrunāt. Es nezinu, es slavējuši Ivetu Poli, ja, kur vispār ir fantastiski kinematogrāfiski aktrise. Es nevaru iedomāties daudz teātra aktierus filmā Kolka Kūka. Es nevaru, ne pa ko. Jā, tā ir banda, tas ir JRT un viņiem aplausi un poškusam. Es esmu ļoti aizkustināt. Ko es izņēmums? Kā tu iet? Kāpēc jautā? Parunā ar mani. Kāpēc? Ko tu dari? Neko. Daram kaut ko. Tas ir, jā, man tur tik ilgi nāci, un es tik ilgi tev gaidīju, Poškas. Mājiens, ja? Kas ilgi nāk, tas labi nāk. Anna, tev kino absolūti neesi jaunais. Tu jau tāds veterāns jau. Nē, man tiešām patīk tas skatoties, tas, ko arī Tonija teica par to laiku, kā tas tiek spēlēts, ka tas laiks tā kā pilnīgi valkās un vienlaicīgi tas bēnbis tā spolē un ir tāda dinamika, kaut kas tik interesants tajā visai. Bet vai bija grūti spēlēt? Jā, jo bija tā kā bija ainas, kas aizgāja vienkārši lieliski un radās spontāni. Bija, piemēram, mūsu aina, kas Zvēra aina saucamā, kur mēs ar Artus, tas bija milzīgs kalns, kuru mēs pārvarējām kopā ar Juriju, jo tādam tēlam kā Gvido atklāties kādam cilvēkam nav iespējams. Un tad mēs 2 mēnešus izslimojām to tekstu, kamēr sapratām, ka viņš strostē to jaunāko brāli, un tādā veidā viņš atklājas. Un tas, man liekas, brīnišķīgs dramaturgisks gājiens. Jā, viņš kādu jaunākam problēmu piedēvē pats savas problēmas, bet kaut kas vispār fascinējuši bija arī tieši kaut kā mazliet, jo tomēr tie ciemi, kas tādā veidā ir pašpietiekami. Tuvāk. Es domāju, ka tā visi kurzemes priekarsti ir savā ziņā pašpietiekami. Viņiem neko nevajag no ārpasaules. Tā ir kaut kādā... Līdz pat talsiem un pat kuldīgiem, tiem arī neko nevajag. Protams, ka nevajag. Un savā ziņā tā ir, es nezinu, tā ir paradīze. Mēs tur paši daudz pavadām vasaras un arī pazīstam cilvēkus. Un kaut kā arī visai grupai bija ļoti patīkami. Tas bija tāds jauks laiks, mēs pavadījām tur. Un tieši tā pašpietiekamība un tā, kas arī tā pašapziņa, kas viņam ir tas lepnums, tas bija kaut kas fascinējuši. Mēs gribējām tā filma tā kā veltība tieši tā krastam. Un tieši tāpēc arī nekas sociāls tur bija kā... Kaut kā mums bija Rīgā diezgan bieži tieši to sociālo piekabini klāt. Mēs kāpēc šajā filmā sasniegt kaut kādu bezcerību vai bezdarbu vai kaut kādas tādas lietas, kas ir... Vai viegli būt jauna? Jā, kaut kā tāda, par ko vienkārši ir pieraduši runāt, jo tikko tā sociāla nav, tikko nav par ko runāt. Ne? Un man tā... Bet katrs ļoti labi meklēja savu dziļumu. Ļoti labi. Savu dziļumu. Tik, cik viņš var nolaisties vai pacelties. Jā, protams, un vispār mēs patiesībā taisījām to filmu paši par sevi, par to laiku, mēs dzīvojam, kā mēs pašies, un arī mums ļoti bieži tādas situācijas, un arī, ja man jau tā dzīve paiet vienkārši bezjēgā, jo tu viņam neievot kaut kādu jēgu, un filmi ir viens no tādām lietām, kur dzīve var padarīt jēgpilnu, vai Ivets Valoni, kur to jēgu redz tajā romantiskajā mīlā, vai tu mirti mans dēļ un tā. Un, priekš mans personīgi tā filma bija par tajām dzīves jēgas meklējumiem, tajā visā bezjēdzībā, kas mums apkārt diezgan. Nevar jau teikt, ka nekas tur nenotika. Tur notika milzīgi notikumi. Iveta nerunās? Jā, tikai ko? To pašu neko, jā. To pašu neko. Tu esi filmas daļa, tu esi centrālais, tu esi krūtis, tu esi viss, tu esi. Ja tevis nav, tad tie, kas iet meklēt vēl akšanu, nekā nebija. Bet tu tur biji lūpas, viss. Tērps, lecēns no Kandavas. Tas ir Kandavā? Jā, tas ir. Lecēns, tur... Jā, kurš domāja, ka viņi nolēks? Man liekas, tas jau bija diezgan... Jā? Jā. Man liekas, ka jā, tas bija. Parunā vēl. Vai vispār tā bija tu? Tai filmā. Taču ir mainījusies meitene. Bišķi, jā. Kādā ziņā?
ko īsti runā. Nu, Man ir pilns zāle žurnālistiem. Viņiem visiem ir ko paprasīt. Inga, Krista, kurzemes vārds, kur ir? Ir tā, ka ir tā vecā labā patiesība, tā kā mēs viņu filmējām, man nebija uzstādījums, mēs tagad komēdiju taisām. Nevienā vispār galā tas nebija, tāpēc man bija vispār pirmkārt bloks. Es, Artus, nedrīkstu smaidīt nekur. Es arī nekur nesmaidu. Visu laiku ir akmens seja. Un laikam tas tā arī ir, filmēja komēdiju, tagad traģiski visu, un ja taisa to traģēdiju, tad komiski, tad arī tas strādā. Un arī šis te aspekts ir laikam nostrādājis. Paldies par komentāru. Ja mēs varam tagad kaut kādu momentu no filmas, tieši filmēšanas varot epizodes, tiem, kas neko neredzēja, vai nesaprata, par ko mēs šokar esam šeit atnākuši parunāt, aktieri jau zina, par ko ir runa, mēs varam piedušēt gaismas, ja var. Dainīt. Un pastīties. Klusā daba ar bungām. Labi. Tā ir filmas krāsainā versija, Bet eksistē arī krāsainā versija? Eksistē. Tad ko jūs mums pa pusi cenu vai pa vēlēts tikai melnbalta varētu? Mums 2 sērijas.